Čau, čau! Šajā video, ko es jums parādīšu, un ko es jums izstāstīšu. Pirmais, uztaisījām beidzot savu mājaslapu. Viņa bija jau reāli uztaisīta vairākus gadus, bet viņa nebija publicēta. Vienkārši, tas, ka mēs domājam visus nosaukums un visu pārējo, jo ar to visu reāli tā mēs nodarbojamies jau kaut kāds, 6-7 gadi. Jo sākumā bija tikai uzlījums, atslēga piekariņu, un pēc tam aizgāja koks kaut kādus 4 gadus atpakaļ. Bet, to es jums izstāstīšu un parādīšu. Ko vēl es gribu izdarīt? Dabūju šādu sapīlu. Pa latviski, nezinu, es tulkoju, viņš parāda sapelējis koks vai kaut kā. Tiešām nezinu, bet reāli tāds diezgan pasmaks, zolīts, stingrs un ciets. Tad ir doma no šitā un šitā ozola uzmočīt tādu foršu galdiņu, bet viņš būs tā kā vairāk tā kā apaļš, kaut kādu, varbūt 40 cm maks diametrā, bet reāli sanāks tā, ka tā kā viena pusīte bišķi vairāk būs ozols, un otra puse būs šitais sapīvs, bet viņš tā te iestāv, tādā veidā. Paskatīsimies, kā man sanāks, vai man vispār sanāks, jo ir doma reāli salikt viņu kopā ar ozolu un izzāģēt uz lenzāģi to vietiņu, pēc tam reāli smuku salīmēt kopā. Un kas man vēl ir jāizdara? Man ir jāuztais viens custom galdiņš reāli. Tad paskatīsimies, kā man sanāks. Daudz nerunāšu, tā ķeramies pie darba. Es reāli sagatavoju materiālu, visu salīmēju, visu tam otram galiem, bet tā arī beigās jums viņa neparādīja. Bet tas nekas. To sapīli man reāli bija, viņš izlaida cauri biezumenē, tāpēc viņš bija tāds salocījies. Pārstais vienu pusi ir otru pusi izlaida cauri, tad bija ideāls muktaisīt, un pēc tam es arī izlaidu cauri ozolu, lai viņš ir vienādā līmenī. Šeit es lieku virsū divpusējo līmentu uz viena, un tad es uzliku virsū ozolu vienkārši tā, lai ir vienāds izmērs. Un tad uz lenzāģi vienkārši izzāģēju. Es baidījos par to, kad neies kopā tā zāģējuma vieta, pēc, kad ozols ir augstāk un otrs ir zemāk, bet īstenībā bija ok. Grūtākais bija dabūt no stieviņu pēc tam. Tātad, kamēr viss līmējās, kaut kas jau pie galda pielīmējies, ir doma izstāstīt pa lapu. Tad, kā jau es teicu, tā lapa mums bija vairākus gadus, un kaut kādi 3 gadi viņi bija, jo reāli viņi mēs ar to viks, un tur ir jāmaksā, lai tu dabūtu savu to domeinu, visu to reālu vārdu, kas ir tādu, kā mēs gribējām, un sākumā mums bija kā custom graphics. Bet beigās mēs, kad sākam nodarboties ar vispār, tad aizgājām vienkārši arī vēl klātī gifts, bet tad arī beigās palika custom graphics un gifts. Un lapa izskatās šādi, uz doto brīdi reāli būs tikai viss pieejams Anglijā. Ja tāpēc, kad šausmīgi daudz darba ir pie lapas, reāli jāsaliek visas kategorijas, ir jāsaliek visi piegādes profili, jo katrai precē, piemēram, tas, ko es taisu no koka, ir pavisam reāli savādāk sūtīšana. Un uz ārzemēm visu mēs nevaram aizsūtīt. Bet pēc tam ar laiku, kad viss būs sačinīts, tad, piemēram, tos pašus atslēgas piekariņus arī varēs nopirkt ar piegādu uz Latviju. Un ko vēl par lapu var pateikt? Bum, 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 bum. Šausmīgi grūti reāli viņu ir uztaisīt pašam, bet, es personīgi viņu netaisu. Man vienkārši taisu to lapu. Un reāli, es domāju, ka būs labi reāli. Šodien ielikšu lapu Facebookā, kad ir reāli lapa ir jau gatava un nopirkt viņā var. Tas, kad ir vēl tādi knifiņi, viss kārtīgi jāsakārto, tur, piemēram, tās kategorijas, normāli cilvēks, lai viņš izvēlās, jo būs vairākas kategorijas, piemēram, uzlīmes, atslēgas piekariņi, griežamie dēlīši, piemēram, plauktiņi, vannas paliknīši, galdiņi, ko es vēl pateicu, nepateicu, es jau pats aizmirsu, ko es pateicu, bet reāli būs tiešām liels klāsts, lai cilvēkiem ir izvēle, un daudz bildes būs un viss pārējais. Bet uz doto brīdi tur, man liekas, ir kaut kādas ap 50 precēm, bet doma ir tāda vienkārši līdz vēliem vakariem raut, jo līdz pat 600 precēm dabūt salikt iekšā. Jo tas ir tas, kas man ir eBayā. Man ir ap 600 precēm eBayā.
Nu, ir tādas, kas ir pat 4 paundi, un ir tādas, kas ir pa 1500, jā, nu tad, lai cilvēkam ir izvēle. Bet, nu, jā, es iemetīšu lapu apakšā zem vidaka, varat droši ieiet paskatīties. Tur vēl, man liekas, bija tāda feature, ka tu vari, piesakot lapai, vai, nu jā, piesakot var, piereģistrēties var, un vēl kaut kas bija, bet reāli, nu, tur būs reāli erori, gliči un gļuki tai lapai, bet tas ir pagaidām tikai tāpēc, ka viņi ir reāli procesā. Sorry par to. Bet, nu, jā, varat droši apskatīties lapu un piekomentēt, kas ko kā jums, teiksim tā, vai jums bija viegli vadīties lapā un atrast preces, jo reāli pēc tā es arī varētu pēc tam pārveidot to labu bišķi savādāk. Nu, labi, es nepārveidošu, bet manējā. Tad reāli tur beidzam pļāpāt pa lapu un turpinām pa galdiem. Ir tā, ka es netaisīšu apaļu, tāpēc, ka man nav nekas tāds. Ir vienīgais, kas ir, tas ir mucas vāks, bet, nu, nē. Jā, atcerieties šo galdiņu, vienalga kurā pusē. Šo galdiņu, tad doma ir taisīt tādu pašu tipu veidu kājas. Šeit jūs redzat, jau līmējās. Tad vēl vienu prikolu izdomāju kājām. Domāju paņemt reāli, kur vēl viens palikt. Es gribu tā, ka tumšajā pusē ir gaišā kāja, gaišajā pusē ir tumšā kāja. Tad izdarīšu šādi, salikšu kopā un pārzāģēšu diezgan slīpi, ja sanāks. Un tad viņu smuki savienot kopā, sanāk tā, ka nāk no tumšās puses būs gaiša kāja un aiziet tālāk. Vai arī atstāšu tumšo un gaišo, bet es vēl nezinu. Tad skatāmies, tas vispār sanāks. Kā jau jūs redzat, savienojuma vieta ir vienkārši ideāla. Tiešām ļoti labi. Sazāģējam materiālu kājām, to pašu ozolu, sapīli vai sapelēšu koku, kā viņš bija izcelts, es nezinu. Jā, un šeit jūs redzat viņus savienojus kopā smuki. Vienkārši apslīpēju no visām maliņām, lai izskatās tiešām, nu, zolīda, lai nav tās svīkas no smilšpapīra palikuši, tāpēc, kad uz tumšāk viņš labāk izskatās. Kā jūs redzat, zolīda ir ideāli priekš kājiņām. Matiņas čamparītis, fiks apslīpējam un šiniem kopā kājiņu. Pagaidām fiksi tikai vienkārši ar 2 skruvītēm, tikai tāpēc, ka pēc tam ir likšu insētiņus un viens pats saliks kopā viņus. Diemžēl man kaut kas bija saspiedies kamerā, viņš ierakstīja tikai pa 30 sekundes un viss viņš izbeidzās, bet nu labi, tas pofīgi. Jūs sapratāt reāli, ko es taisu, ja godīgi, man ļoti patīk. Centos izpulēt visas tās poriņas, teiksim tā, no smilšpapīra pirmā, bet kā jūs redzat, ir tiešām zolīts smuks savienojumiņš. Uztaisīju maziņu to čamferīti, nezinu, kā viņš pa latviski saucās, 45 grādu, tāds minimāls, kā 3 mm kājas. Nu tā, zolīdi. Nu, te nevar pateikt, kā izskatās. Reāli aiziešu, nosmērēšu, un tad beigās viņš parādīšu, kā izskatās. Let's go! Šausmīgi patīk tas tumšais efekts, vienkārši ļoti skaists. Bet varbūt vajadzēja tomēr slīpi zāģēt, bet nu, to nākošajā. Kā jūs redzat? Galdiņš ir nosmērēts, man šī vieta ļoti patīk, ka sajiet kopā, tā skaisti ir. Bet nu, varbūt nevajadzēja taisīt to vilnīti tādu. Bet nu, es viņu taisīju tikai tāpēc, ka es biju domājis, kad es taisīšu apaļu. Bet apaļas neuztaisīju. Vēl bišķi slapši vēl jānoslauka būs. Bet tā, čoina, vitīgi labi. Samērā interesants īstenībā. Tad reāli, jā, nē, galdiņā esmu apmierināts.
kā es pagaidām pieskaroju tikai tāpēc, kad es domāju vispār pāriet tikai uz tiem insertiem, ko es tajā video tur resingalu taisīju. Jo tad reāli mēs ietaupam it kā uz sūtīšanu bišķi kaut kādu naudu, mēs ietaupam, bet cilvēkam pašam reāli būtu jāsaliek viņš kopā. Kaut kā tā. Ko? Labi. Paldies, ka skatījāties. Nospiežam laiciņu, kas grib, un piesakojam, un tejo. Skatāmies, ko mēs taisīsim tālāk, un kas mums beigās ar to lapu sanāks vispār.